Paldies par atsauksmēm par kreklu gludināšanu. Šodien turpināsim mūsu sarunas par bikšu gludināšanu. Bija jautājumi par gludekli. Kāpēc ar gludekli gludina pa labo pusi? Joks padomu laika gludeklis, kuram esam uzlīmējuši uzlīmīt ar Itālijas karogu. Tas ir ļoti labs profesionāls Japāņu gludeklis, kas ir ražots Itālijā. Viņam ir teflona uzlika, kas ļauj gludināt pa labo pusi. Gan kreklus, gan bikses, gan žaketes. Tā teflona uzlika izstāsta tādi, ja? Bet, ja jums mājās nav tāds profesionāls gludeklis, viņš nav lēts arī, var nopirkt tādu parastu teflonu uzliku ļoti vieglu, ko var uzlikt parastam gludeklim, un efekts būs tāds pats, jūs varēsiet gludināt pa labo pusi. Bija jautājumi par kanti, kas iegludināta piedruknē. Šī kanta var būt, var nebūt, tā ir vienkārši gaumas lieta. Ne visiem mājās ir buks, kuram nav, tas vienkārši ņem un ieguldina kanti, kuram ir, uzliek uz buku un izguldina kanti ārā. Un tagad par biksēm. Pirmais solis gludinot biks ir aizguldina šīs te biksēm priekšpusi, kura vienmēr ir saburzījusies. Ja? Sākam gludinam šeit. Ne visiem mājās ir buks, tāpēc, lai sagludinātu biks, vajag izdomāt kaut kādu vai nu velveta audumu, palikt apakšā un vienkārši sagludināt. Nākošais solis – bikšu staru gludināšana. Ir galvenais, lai sānu vīles atrastos viena uz otras virsū. Tad bikšu kanta nebūs nobīdīta pa labi vai pa kreisi. Tāpat izgludina otru staru, un nākošais solis ir bikšu stara gludināšana no otras puses. Biks ir izgludināts, un ļoti svarīgs priekšnoteikums ir biks izžāvēt. Ja bikses būs mitras, un jūs uzreiz viņas sāksiet nēsāt, viņas ļoti saburzīsies, un būs jāguldina pa jaunu. Paldies, ja skatījāties! Ja ir jautājumi, rakstiet komentāros. Ja vēlaties, nākat pie mums Ģertrūdes iela 20.